Svētdienas pastaiga mežā. Neliels haikings. Tūlīt noiesim pie ūdens krituma. Es jau domāju, ka vairs nebūs ūdens. Tur cik vasara sākusies, bet nē, vēl ir. Tur te redzēs ūdens kritums. Nav vairs nekas dišs palicis. Bet tāpat vēl ūdentiņš iet. Pagājušies mēs ņēmām ziemā, kad gājām, mums ūdens beidzās. Arī no ūdens krituma ņēmām ūdeni. Man ir tādas speciālas tabletes met iekšā. Cilvēku cūkmeni. Tabletes met iekšā un viņš attīra ūdeni no baktērijām. Var dzert. Kāds vēsuniņš no ūdeni jūtās. Ko tu latviski māki? Labrīt, uzmet garu. Labrīt, uzmet garu. Labrīt, uzmet garu. Uzmet garu. Caurspīdīts kalnu ūdens. Man zābaks. Man ūdens netek cauras. Vardīta. Vardīta. Kalni tur tālāk nevada. Bet ūdens kritums uz leju. Atklājos ar ūdeni bišķīt. Vēsāk. No šitiem vajag būt uzmanīgiem. Tas ir indīgs augs, poison ivy ir un poison oak saucās. Divu veidu viņam mazliet neatšķirīgi ir, bet no viņiem vajag uzmanīties. Ja tu pieskārsies pie viņiem, viņi tev atstās ļoti lielas čūlas tajā vietā. Brālis pagājušajā arī kaut kur bija ieberzies tādos, un visas rokas viņam bija nenormālās čūlās, kad viņš pat brauca uz ātro palīdzību, viņam steroīdus deva. Tā tāda maza nobēzīta, ir virvīta drošībai. Drīzi grib pārvūties laikam. Šaurs sliežu ceļš. 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 Gājām, tikko redzējām čuska, melna čuska, neliela ar sarkanu pavēderi. Nezinu, kas tā par čusku bija, nepaspēju nofilmēt. Karsts. Te jau jāiet uzmanīgi. Te var nokrist. Un kritiens uz leju tāds neslikts. Mēs pagājām garām. Tur starp citu ala bija. Bet alā negājām iekšā. Jo ir iespēja, ka tur var būt iekšā čūskas, slēpjās no karstuma. Garām pagājām, vai viņi ir tikai vēl nāk priekšā? Nē, pagājām garām.
Vienreizējs skaistums, vienreizēji kalni. Cilvēki lejā peldās, sauļojās. Mēs arī tiksim lejā līdz pašai upei. Iesim peldēties pēc tāda hikinga, var arī papeldēt. Skatos, cik tīrs ūdens. Pilnīgi katrs akmenīts redzās cauri. Upīte izkaltusi. Tur iet taka. Čuk, pa turien iesim, pa to taku. Cilvēki lejā peldās. Es arī godīgi nevaru sagaidīt, ja ieiet ūdenī. Karsts. Beidzot nonācām lejā. Tur vēl uz priekšu varēja iet. Mēs jau nogājām stundu ar pusē. Gandrīz 4 jūdzes gandrīz. Jā, tur, kur var tikt pie ūdens. Aiziet jānopaugās. Kārtējais rīts manā ofisiņā. Tā, keķelītes visas ir saliktas, somas ir, drēbes ir, ēdiens ir. Ūdentiņu vajag priekšā. Tā, ūdens paka man. Aizkaru var vilkt ciet. Piekabe jau ir piekabināta. Tā, ko mums vajag izdarīt? Mazlietiņ panelis jānotīra ir tā. Manas kurpītas braucamās panelis ir jānotīra un lodziņi jānotīra vēl ir. Un lēnā gaitā sāksim doties uz Fremontu pēc kompjuteriem un tad dosimies uz Las Vegasu. Rīt no rīta mums ir piegāde. Parādīšu, kāda šitam pikapam ir tauras apakšā, skaties. 6 gabali. Kā vilcienam. To es saprotu, ar tādu uztaurē, ja visi uzreiz pamaks malā. Sveiciens Aldim un Rutai. Noskatījos tikko jūsu video. Skatos, jūs cīnaties arī ar mušiņām uz stikliem. Man pašlaik stikls diezgan tīrs principā ir. Ko es daru? Es joprojām arī par šiem gadiem neesmu atradusi, ko es varētu ieliet pākā zem pāvsega, lai varētu ar slotiņām tīrīt. Tiešām jau uzzināsiet, dodat zināt, būtu ļoti interesanti, jo es arī cik mēģinu, nekas nepalīdz. Vienīgais, ko es lietoju, ir šis brīnum līdzeklis. Es viņu spricāju uz logiem, ņēmu vienkārši birstīti un tad mazgāju. Un tas ir vienīgais, kas tiešām palīdz. Jo, kad tu brauc pa tādiem karstumiem, tās mušiņas tā ieēdas, kad ļoti, ļoti grūti viņas dabūt ir nost. Vienkārši, ko es daru, biežāk stājos un mazgāju logus. Un ar to ir viss, jo tiešām, kā es jau teicu, un kā arī jūs ziniet, vēl nekā nav atrasts, laikam, tas brīnum līdzeklis, ko varētu ieliet zem pārsega. Gadījās viena neliela ķibele. Es līdz mēģināšu to nelielo ķibeli saremontēt. Es nezinu, kādā veidā. Šeit iesprūdis ir koka gabals.
paņēmu no plača piekabi. No rīta nepaskatījos, riepas pārbaudīju, nepieliecos, nepaskatījos. Pēc tam tik ieraudzis, mēģināšu āmurīti, es nezinu, te mazo ielikt un ar šito padauzīt, varbūt izies ārā, ja viņš diezgan iestrēdzis starp abiem. Redz, dabūju ārā. Nezinu, kā viņš tur bija iestrēdzis. No ceļa atleca vai kā. Bet dabūju ārā. Uzpildījos. Karsts. Jaunas Teslas kaut kādas. Cybercab rakstīs, nevar saprast. Tās ir, tās ir Teslas, bet... interesanti. Tās modelis vēl nav redzēts. Interesanti gan, kas tas par modeli varētu būt, vai tā ir Tesla, vai tieši kā mašīnas, vai sataisīts tieši priekš kā taksis. Jūdzes stundā. Smaga krava, skatos priekšā tāds brīnums brauc, velk viņu. Pikaps uz baigajām atsperēm, baigajām riepām, kā kaut kādam, nezinu, kombainiņam. Tā kā plusa liela izskatās, līdz no sāna pafilmāšu garām braucot. Esmu joprojām Kalifornijā. Vēl man līdz Lasvegasai palika 112 jūdzes. Tas ir stunda 42 minūtes. Pašlaik atrodos tuksnesī, apkārt nekā nav. Priekšā kaut kādas gaismiņas, de kaut kāda neliela pilsēta, tā kā ir miestiņš. Bet pašlaik ārā ir 104 grādi pēc Fahrenheita. Tas ir kaut kādi 39 grādi pēc Celsija 40, varbūt pat jau varētu būt. Pašlaik rādā aiz borta 104 grādi uz 10 vakarā. Uz 10 vakarā un ir 39 grādi. Skatījos tikko laika ziņās, bet dienu sola līdz 112 grādiem pēc Fahrenheita. Tas ir kaut kādi 45, kaut kas tāds, jā. Visādā ziņā rītdien brauksim cauri, redzēsim, kāds būs karstumiņš. Cerams, riepas neizkusīs pa ceļam. Es domāju, braucot tādā karstumā, ja straujāk sabremzēt, tad es domāju, varbūt arī bez riepām var palikt. Ja vēl riepas tādas ir nodilušas, tad es domāju, var ļoti labi bez riepām palikt visādā gadījumā. Es domāju, ka melnas ristes uz asfalta noteikti paliktu atstātu. Bet jā, palika vēl stundu ar pusi, braucam. Būsim galā, tad Lasvegasā. Rītdien man 7 no rīta kraus ārā. Es tam braukšu pēc citas kravas, kas ies atpakaļ uz Kaliforniju. Trešdien no rīta piegādāšu to kravu, un trešdien tad arī paņemšu kravu, kas ies uz Arizonu. Un pēc tam no Arizonas piegāde kravu uz mājām. Pasties, kāda man ķibele notika. Es eju kalnā, izslēdzu kondicionieri. Man rāda, kad kūlants antifrīzs ir pārāk karsts. Grib man fūra pārkarst. Tā. Avārijas gaismas. Man avārijas gaismas izslēdzās. Nobrauksim uz ceļa malā. Ko tu gribi ārā 40 grādi? Man nepatīk. Šis sanesam ar uz malu. Man mašīna nebrauc.
Apstāšos es ceļa malā. Baigi sliktajā vietā es apstājos. Līnija uzreiz iet gāja. Mašīna noslāpa uzreiz. Noslāpa mašīna. Pārkaras antifrīz rādīja, kad kūlens ir pārkarast. Ok. Mēģināsim pielaist. Ok. Pasties, kā garām iet. Ok. Mēģināsim izbraukt. Ok. Vismaz es varu braukt. Šitam tas lielais kalns. Lielais kalns pirms Las Vegasas. Kāpēc? Man vēl interesanti avārijas gaismas poga negrib strādāt. Es bieži nekas nenotiek. Bet, tagad iedarbojās tā. Kondicionēri es izslēdzu visu ārā, lai mazāk man būtu, lai vieglāk būtu motoram iet kalnā, jo man krava diezgan smaga ir ārā, ļoti karsts. Kā man nepatīk pa vasaru braukt ar smagu kravu. Kur bija smagās kravas, kad bija ziema? Atrodamies tieši Las Vegasā. Ceļa rakstīts, ka privāts ceļš, iet video novērošana, viss tiek monitorēts. Tā kā nav izējas, vai atpakaļ ceļš, bet nē, es pateikšu, nav atpakaļ ceļa, izklausīsies stulbi, jo mašīnas iet atpakaļ, bet, it kā, teiksim, tā ceļš beidzās. Es nezinu, man 3 jūtas priekšu jābrauc. Es skatījos pa Google. Ceļš it kā ved tieši līdz piegādes vietai. Skatīsimies, tur priekšā kaut kas spīd, kaut kādas gaismas tā kā ceļa malā. Nevar saprast, mašīna apstājusies. Tieši. Jā, mašīna laikam apstājusies. Pretēji jau pusīgas kāpēc. Pagaidām braucu, es pieļauju, domāju, ka tur priekšā kaut kur varētu
gadījumā, ja kas apgriezties otrādāk. Nu, šeit tā kā vietiņa vēl ir, ja? Nav outlet rakstīts. Ceļš, cik es saprotu, iet uz beigām. Nē, mašīnas, ja no kaut kurienes nāk, tad jau kaut kāds jau no kaut kurienes jau viņas brauc. Tā jau nav, ka ceļš vienkārši kā nogriezt beidzās. Vienkārši es neatceros šito vietu. Varbūt es pagājušreiz braucu pa citu ceļu, vai kaut kas ir pamainījies. Nu redzēsim. Aizmugurā gan skaists skats. Las Vegasa visa. Ārā vienkārši tuksnesis apkārt, viss ir tuksnesī. Las Vegasa vienkārši pilsēta tuksneša vidū. Viss kaut kādā dūmakā. Nesaprotamā kaut kur noteikti kaut kas deg. Kalifornijā arī vakar brauca jau lauki, kalni, melni, visi apdeguši. Ugunsgrēki jau sāk plosīties. Piesāju. Domāju, vajag paložņāt pa tuksnesi. Paskatīsimies, ko mēs varam atrast tuksnesī Nevadā. Tātad, pirmais mūsu sastop. Šāds lūk te kaktusiņš. Interesanti, kad kaktusiņam nav nekādu adatu. Viņš, nav adatu. Velns iegrābos. Tā ir, kad visur pirkstus savus bās, kur nevajag. Johann Strauss. Nav adatiņa, viņam tādas maīgas adatiņas kā pūciņas. Velns tagad visu dienu kasīšos tā, kā lai viņas dabūju ārā. No. Vēl viena palika. Nagi vēl gari nevar noraut nekā. Ok, man pinceta ir. Tā man ir mācība, kad nevajag savus pirkstus bāzt tur, kur nevajag. Kur tev neviens neprasa, kā saka. Tā, kas mums nākošais ir? Līdzīgs kaktus, ko mēs jau sastapām Arizonā pagājušajā reisā. Tikai šis ir krietni lielāks izaudzis. Tā, es pie viņa klāt neduršos, tāpēc, kad mani jau mācības pietika no iepriekšējā kaktusa. Kaut kāda skaņa. Ir dīvains. Skaņa. Lūk, nākošais kaktusiņš. Pie šitā es tošna neskaršos klāt, tāpēc, ka ja viņš man šitādu adatu iešaus rokā, tad, principā, kāpēc ne? O jā, adatas tiešām cietas. Adatas ir cietas, ne pa jokam, viņš ir savēlies. Tā, ko mēs vēl varam atrast? Nevadas tuksnesī. Principā nekā arī šeit nav tāda. Ir akmeņi, smiltis. Kaut kas centies ir augt. Tā arī ir 100-gadīga veca kaut kāda konservu bunģa. Viņa šeit ir noteikti bijusi vairāk nekā es Amerikā atrodos. Interesanti, tā jau pa tuksnesi, principā man patīk staigāt. Es kaut kādu interesantu kaktusiņu, es kaut ko var sastapt.
Bet, es teikšu jums, draugi mīļie, ļoti piemusurots. Daudz visur visādu musuru mētājas. Liekas kaut kāda nekurienes vidus, bet arī šeit nonāk kaut kādā veidā musuri. Jā, svelme ir vēl tā ārā pašlaik. Saule labi cepina. Tiešām šeit ņem klāt vieli, pagrozies 10 minūtes un jau brūns būsi. Tāds lūk kaktus, bet tuksnesis Nevadā. Kaut kas ļoti līdzīgs kā Arizonā mēs sastapām. Arī Kalifornijas tuksnesis ir ļoti līdzīgs šim. Es ieraudzīju vēl vienu kaktusiņu, ko es jums neesmu parādījusi. Šos kaktusus es ļoti bieži redzu Kalifornijā, un viņi ļoti bieži zied. Tiešām visur musuri kaut kāda liekas, tiešām no apkārt nekā nav, liela ceļš tur tālu ir, šeit nekā apkārt nav. Bet arī šeit ir viss ar musuriem. Lūk, šāds te kaktusiņš. Nē, šim es gan klāt neskaršos. Nē. Arī adetas tādas diži varenas. Te būtu kāda skorpiona kaut kur ieraudzīti. Pagaidām neredzās neviens. Tā, labi. Pietiks staigāt pa tūkstnesi. Ir jābrauc uz Trakstepu, jāsataisa kafija. Mazliet jāsaved kabīne kārtībā un ir jāgaida nākošā krava. Savāksim nākošo kravu. Tev zinu, kādas tev ir adatiņas. Savāksim nākošo kravu un dosimies uz Kaliforniju. Tā, šo kaktus es ilgi un labi atcerēšos. Jāiet man, jāizrauj no pirksta ārā vēl viena adatiņa palikusī. Klusums apkārt. Vēl viena fūrīta brauc spiegādi. Manējais kolēģis arī palika vēl krauties ārā. Man bija pieteikts uz 7 no rīta. Viņam, man liekas, bija pieteikts uz 8. City of North Las Vegas. Tāds skaists kanalizācijas vaks taisīts. Tur visa Las Vegas. Tur. Visa Las Vegas. Naktī ļoti skaisti redzējās. Rīta kafija ir. Es tomēr nenoturējos. Vēl vienu augu gribu jums parādīt. Šodien tāda būs diena par tūkstneša augiem. Vēl viens tāds kaktusiņš līdzīgs aloe verai, ja? Varbūt pat tas ir. Nepateikšu, ir vai nē. Un šis te koks arī. Ļoti interesants zaļš stumbrs. Maziem dzelteniem ziediņiem. Bet stumbrs gan ļoti interesants zaļš tāds. Tāda šodien tēma. Vairāk par Nevadas tūkstnesi. Man atrada vienu kravu. Dispečers teica atrada un pēc tam minūtes 5 vēlāk uzrakstīja, ka nē, kravu tomēr atcēla. Saka, sēdi un gaidi, meklēsim kaut ko citu tev. Es arī sēdēšu un gaidīšu. Tas man nekas neatliek, kā sēdēt un gaidīt. Agrāk mēs no Las Vegasas braucām tukšā līdz Kalifornijai. Bet tagad vairs tas tā nav. Tāpēc jāsēž jāgaida krava. Ja jau gadījumā nekā nebūs, tad es domāju, nāksies braukt tukšā. Ko padarīsi? Cik Nevadā benzīns maksā dīzelis 5,69, 4,89 parastais. Ar Kalifornijas cenām vēl salīdzinot ir diezgan ok.
atbraucu pēc savas kravas. Man tikai 2 paletes jāpaņem ir. Šeit ir kompānija Ocean Spray, kas parasti taisa sulas. Es domāju, ka būs varbūt vienkārši 2 paletes ar kaut kādām sulām. Es ļoti ceru, ka tās 2 paletes man kā pagājušo reizi neizdzīvs 8 stundas. Tā, pārklāsimies, iesim check-in, taisīsim. Ārā pašlaik ir 40 grādi. Es kamēr aizgāju līdz ofisam un atpakaļ. Es domāju, vienkārši acis izsprāgs. Nezinu, kā tam šoferim ir spēks vēl kaut ko darīt. Visa mana krava. 2 nelielas paletes ar sulām. Dzērveņu sula, arbūza kaut kāda sula. Viss tas, ko es vedu no Las Vegasas uz San Jose. Braucu cauri Las Vegasai un visu laiku domāju, kā man šitais karstums jau reāli aknās sēž. Vienkārši galva sāp. Tāda sajūta, ka acis izsprāgs ārā tulītās no pieres. Šī pilsēta ir viennozīmīgi pilsēta, kurā ir jādzīvo manai tantei Baibai, kam patīk nenormāls karstums. Viņa pagājuši gadu bija vasarā pie mums ciemos, un mums arī bija kaut kā 38 grādi, uzdeva 36. Un viņai likās tīri normāli, viņa saka, varētu vēl karstāks būt, vēl viņai augsts bija. Nu, ne augsts, bet viņa likās uz paūdenis, ka tīri labi, tad mēs jau tur visi, ārā jau nezinām, kur, kā saka, likties no miesas, no barsta, no viņai tīri labi, tāpēc es domāju, viņai Las Vegasā 40 plus, tieši īstā vieta, kur tev baibiņi dzīvot. Karstums tev patiks. Kādīgi nebeidzu šajā video rādīt kaktusus. Ne vienkārši grēks tādus milžus neparādīt. Vienkārši būtu grēks, ja es nenofilmētu un jūs neparādītu šīs gigantiskās adatas un vēl gigantiskāku kaktusu. Tāpēc atvainojiet, ja šajā video būs mazāk par fūrām un būs vairāk par kaktusiem. Nekas, viss ir informācija, kā lai saka, izglītojoša. Baigi feiniem. Šitādi rītā es uz Arizonu braukšu pie Phoenixas. 30 minūtes no Phoenixas, un tur ļoti daudz vienā vietā uz lauka tādu kaktusu ir, kas ļoti daudz aug. Tikai paņēmu kafiju. Mazliet varbūt atvēsināšos ar augstu kafiju, jo nu vienkārši galva plīst pušu. Cik es pabiju ārā, nepārāk daudz, kamēr pēc papīriem aizskrēdīju šur tur, vienkārši galva plīst no šī nenormālā karstuma. Tāpēc atvienojiet, ja es mazliet čīkstāšu šajā video, bet 40 grādi, es domāju, jebkuram liks pačīkstēt. Tūkstnesis. Ziniet, es pat sāku skumst pēc Kentucky kaut kā. Man gribās pat Kentucky jau atpakaļ. Visur ir labi, kur mūsu nav, vai ne? Pasties, kādi skaisti ziedi kaktusam. Nu, vienreizējs skaistums. Labi, jā, tas karstums ir baigais mīnus. Bet toties skaistie kaktusi kaut kā visu to padara mazliet labāku. Protams, apkārt visur ir kasīno, viss ir vienos kasīno. No, kur tu brauksi? Te tu neiegriezīsies. Brauc tālāk, tur tālāk var iegriezties. Jā, visur vienos kasīno. Man liekas, es pa Starbucksā vienīgais, kur es neredzēju kaut kādus automātus. Bet tā ieejot, jebkurā benzīna tankā, jebkurā veikalā, visur ir kaut kādi iekšā kasīno, ir kaut kādi spēļu automāti. Tad jā, šis video būs vairāk par kaktusiem Nevadā un par manu čīkstāšanu par karstumu nenormālo. Nekās.
Spiedras pie lietas. Es, ja godīgi, tagad ar to dzelteno džipiņu pabraukāt offroadingā kaut kur. Izskatās diezgan vilinoši. Safari stilā, ja? Tad, nu tā. Dodamies uz Kalifornijas pusi. Līdz Kalifornijai mums vairs nav tālu palicis. Teins džipiņš ir tādu izbraukt pa smiltīm. Tieši ar šitādu vajag braukt pa tuksnesi. Nevis kā es ar fūri atbraucu. Tā, es atvainoju, šeit mazliet šoferu tāda kultūra piemēslot visu. Par mēsliem es atvainojos. Ne visi mēs tādi esam. Bet atsevišķi cūkmeni starp mums ir. Tā. Brauksim, dosimies ārā no šī tuksneša. Galvenais, lai no tās puses neviens nenāk. Ok, to es arī varu izbraukt. Tā. Braucam. Tā, mums vajag 15. interstītu, kas iet uz dienvidiem. Uz Los Andželesas pusi. Uz ziemeļiem tas iet uz Las Vegasu atpakaļ. Mēs dodamies uz Los Andželesas pusi. Brālis Jancis pašlaik atrodas Tennessee. Viņam no Tennessee krava iet tieši uz Los Andželesu. Pēc tam uz mājām. Un pēc tam ļoti iespējams, kad viņš arī brauks uz Las Vegasu. Jaunais Volvo. Tīri simpātisks tāds. Skaists. Atbraucu uz piegādes vietu. Tā te ēka tur ir, kur es piegādāšu. Vieta gandrīz principā pašā centrā ir. Galīgi kaut kā nav pārdomās priekš lielām fūrām. Tev uz ielas tā kā parkoties ir, kur zvanīju kolēģim. Viņš šeit bija dažas nedēļas atpakaļ, teica, uz ielas drīkst parkoties. Bet rajons tāds ļoti, ļoti, ļoti šaubīgs. Nezinu, es tur braucu kaut kādi bāriņš vīrieši kaut kādi ļoti aizdomīgi stāvēja. Tāpēc es ceru, ka, neko neapzaks pa nakti. Kaut gan īstenībā es tieši esmu zem kameras. Šeit priekšā. Tieši šeit ir kamera. Tad es domāju, būs viss ok. Ko, tiksimies rītā. Saprotu, kas par lietu. Es atbraucu krauties ārā. Pati pirmā rintā bija. Iedarot durvis. Viss likās kārtībā. Viņi no sākuma mani nevar atrast sarakstā uz šodienu. Bet pēc tam viņš skatās, saka, tev divas nelielās paletes, saka, parkojies uz pirmās rampas, ātri izkrausim. Es sāku parkoties, viņš iznāk ārā un saka, mēs jau šito kravu saņēmām pagājušo nedēļu. Mums viņš saka, vairāk viņa nav vajadzīga. Es saku, ko tad man darīt, dzert? Visas sulas? Viņš smējās.
Nu, pazvaniet dispečerim. Redzēs, ko viņi domās, ko man darīt. Interesanti, kā tā var būt. Es atbraucu ar kravu, viņi man pasaka, ka viņi jau pagājušo nedēļu saņēma kravu. Kaut kur ir kaut kāda nekārtība kaut kurā no kantoriem. Redzēs, ko brokeris teiks. Nosēdāju šodien līdz 11 rītā. 5 no rīta cēlos, jo 5 no rīta vērās vaļā. Nosēdāju līdz 11. Paldies Dievam, tomēr atnāca beigās un pateica, ka kraus mani ārā. Tāda vieta vēl diezgan pastūba. Šeit viss tāds šaurs. Šaurs viss, pie rampas arī tur tā šauri tik, bet tā nav liela bēda, galvenais, lai tikai izkrauj. Tā rampa man būs tur. Tā, man teica uzreiz iet uz rampu stāties, nezinu par šiem draugiem, kas te saparkojušies. No ofisa atnāca un pateica uzreiz parkoties. Un vispār divas kaut kādas paletes nelielas tikai. Sen jau varēja noņemt viņas.